Re, kur es sēžu uz Kalifornijas un Nevadas štatu robežas. Šeit burtiski vēl pirms robežas ir pēdējie kazino, kuru nav Kalifornijā vairs. Re, kur mans smagais. Stāvu un gaidu, kad Kalifornija izdos lielgabarītu atļauju, ko viņi jau nevar izdarīt jau veselu dienu. Krava bija ņemta kā standarta krava ar domu, ka kausu noliks aizmugurē šķērsām un iekļausies standarta izmēros. Bet riteņi arī iet pāri. Gandrīz 9,5 pēdas ir platums bez kausa. Tas ir oversize, grozi kā gribi. Būtu viņi paprasījuši man, es viņiem būtu pateicis, ka šis traktors arī bez kausa ir oversize. Es jau to no galvas zinu. Pie klienta tika pieņemts lēmums tomēr ņemt to traktoru un cerēt, ka Kalifornija tomēr izdos to lielgabarītu atļauju mazliet ātrāk nekā citās reizēs, bet izskatās, ka ir mazliet lēnāk nekā citās reizēs. Līdz ar to es te esmu mazliet iesprūdis. Un pirms tā lielā kalna tur ir svēršanas stacija, kura strādā 24/7. Līdz ar to es netieku viņai garām. Es nevaru nožuļīties, pat ja tāda doma rastos. Nepagāja ne 2 dienas, kad Kalifornija visprogresīvākais, visattīstītākais štats no visiem izdeva savu lielgabarītu atļauju, kuru viņi sūta pa faksu. Jūs varat iedomāties. Un tu esi iebraucis Kalifornijā, priekšā tas kalns, kuram būs jālien pāri. Un pirmā ir agrokultūras inspekcija, pēc tam ir uzreiz svēršanas stacija, kur strādā 24/7 dienu un nakti 7 dienas nedēļā. Agrostacija paliek aiz muguras, tur viss kārtībā, pat neapstājos, parādīja man pirkstu brauc. Nākamā svēršanas stacija. Caurbraucu arī svēršanas stacija. Oversizēm atsevišķi josla. Un tagad slodzes tests. Paradoks ir tāds, ka kalnos jārāpjās ar maksimāli lieliem apgriezieniem. Tādā veidā motors labāk dzesējas, ir nedaudz mazāks turbīnas spiediens un ātrāk griežas ūdens sūknes. Bet tik un tā slodze nenormālākā tehnikai šādā karstumā izturēt to vilcienu kāpienu kalnā. Ļoti smagi iet. Ļoti bieži ir stāvmalā mašīnas izvārījušās, iztecējušas šķidrums pa zemi. Dziņai pārsekas vaļā, stāv, gaida palīdzību. Šajos tūkstneša apstākļos tas ir bieži jābūt visai dzēsēšanas sistēmai perfektā kārtībā, ventilatoram, visam jāstrādā. 40 km/h iet, ātrāk nē. Bet tas pat nav nemaz tik slikti. Es esmu Norvēģijā rāpies 25 km/h, minūtes 10-15 vienkārši. Ne pa gramu ātrāk. Ventilators rūc jau laiku pa laikam ieslēdzas un izslēdzas. Kas man iet garām kā stāvošam, viņiem nav tik smaga krava. Priekšā izskatās, ka es ķeru klāt pat dažus. Tiem varētu būt tikpat smaga krava. Smagāka par to, cik man ir, nevar būt, jo man ir maksimālais svars 80 000 gandrīz. Pilna masa, maksimāli atļautā. Līdz ar to, ko mēs varam secināt, Kenworthiņš iet bišķiņ labāk par pārējiem dažiem. Ar saviem 400 ponijiem. Kur jau kempers viens ir ar vaļā motoru pārsagu aizmugurē, motoru vāku un pa zemi dzese izlijusi bija.
tas nav nekas neparasts. Eļļa bišķi ir pakāpusies. Nekas ārkārtējs. Ņemsim video joslu, iesim šiem te garām, kuriem es esmu pierāvis klāt. Vecā kaskādīja ar Detroitu gan jau. Redspēkāriet labāk par Detroitu. Ziniet, tā nav pirmā reize, kad es par to pārliecinos. Ka mums ir FedExiņš arī atmeties, kurš vispār ved aploksnes un kartonu paciņas. Vai tad tev uzkarsa draugs mašīnu? Nezinu, kas viņam noticis, bet varbūt arī karstums. Nolēmu bišķi atlaist gāzi, lai ir tajā powerbandā apgriezieni, drusciņi, lai samazinās apgriezieni, lai gāzi ir tā līdz pusē nospiesta. Tas ir pats labākais variants, kā kāpt kalnos. Pats labākais. Jāmēģina tāds balanss noturēt. Juhu! Ripoja lejā, viss ir baigi labi. Izturēja motors ļoti labi vilka kalnā, ļoti. Nevar beigt slavēt šo motoru. Šis kravas auto, šis motors mani nav vēl pievīlis šādos te ārkārtīgi ekstrēmos apstākļos. Vienmēr ir paveicis savu darbu godam. Šeit ir Edwards Airfield Base, kurā izmēģina lidaparātus, starp citu. Kā reiz kaut kāds lidaparāts tur gaisā lido man virs galvas. Lūk, esmu šķērsojis Tuksnesi un rāpjos kalnā, lai ielīstu centrālajā ielējā. Es jau par šo esmu stāstījis savā video. Centrālā ielēja tāda gara josla Kalifornijas iekšienē, kur ļoti daudz nodarbojas ar augļkopību, dārzeņiem. Un šeit ir tāds ļoti kārtīgs arī kāpiens. Pirms tam gan ir diezgan tāda naidīga svēršanas stacija, kurai tūlīt braukšu garām pēc 3 jūdzēm. Un pēc tās tad būs ar gāzi grīdā jāiet kalnā augšā ilgi un mokoši. Un kad to kalnu šķērso, šo te, kas priekšā ir, tad jau tur nolaižas lejā, noripo lejā no kalna, ieripo iekšā burtiski Bakersfieldā, un tad pa to ielēju pa pilnīgi plakanu virsmu braukšu līdz pat Stockton, jeb Lodi uz Sakramento pusi. Rekurais sēts ir nomas punkts, kuram veiksmīgi ir aizvests traktors. Tagad es braucu atpakaļ uz Fresno. Tur kaut kāds pašizgāzējs, riktīgi vecs chlams jāsavāc. Jābrauc uz Teksasu. In 1,000 feet, turn right onto North Grandland Avenue. Kārtējais kaut kāds dīvainais pirkums. Nu, kā var atmaksāties šo vestu? 1700 jūdzes. Jūs nu pasakiet. Protams, ka viņu nevar iedarbināt. Viņš te stāv 3 gadus. Bākai korķis vispār stāvēja šeit blakus.
te viņš stāvēja, un šī šļauka bija bākā iebāsta. Šis benzīns, protams, ka ir sen jau iztvaikojis un ir nederīgs. Pat, ja es varētu te piebraukt ar vadiem, viņi nekad dzīvē neiedarbinātu. Te es nemaz nevaru piebraukt jumts pa zemu. Es varu viņu izvilkt ārā tur zem debesīm un tad piebraukt ar vadiem, mēģināt viņu startēt, bet es dodu 1% iespēju, ka viņš iedarbināsies stāvēdams ar vaļā bāku. V8 kaut kāds vecs. Tagad es piezvanīju savam priekšniekam, teicu, ka te būs vajadzīgs evakuators, lai viņš zvana klientam un prasa, vai viņš to maksās vai nē. Ja nē, es nezinu, kā es viņu varētu dabūt vēl virsū. Nē, nu, ja es aizbraucu uz benzīna tanku, nopērku kannu ar benzīnu un starta gāzi. Nē, tas diez vai notiks. Pamēģināsim palaist uz Gatorade. Vajadzētu iet. Atvienosim no karburātora šļauku. Nevis no karburātora, bet no benzīna sūkņa. Palaidīsim uz Gatorade, jo viņš uz starta gāzes ieburkšķējās. Onkulīts, kuram te vispār nekādas daļas nav, gar šito palīdz mums. Gandrīz uzbraucu uz piekabes. Nu, braukšana ļoti ekstrēma ar viņu ir. Knapi vispār tur vienkārši, briesmīgi vienkārši. Viss tur kratās, viss tur rūc. Bet nu man viņu vajadzēja tā kārtīgāk
pretī piekabē nolikt. Es apstājos, gribēju likt atpakaļ gaitā, lai padotu taisni atpakaļ, un viņš noslāpa. Un benzīna pudeli ir tukša, pilnīgi tukša, vienkārši izēda pa 50 metriem, izēda puslitru. Onkulīts, kas dabūja dziesmā šo veco grabažu, viņam vairs nav laika, viņš dodas projām. Es viņam iedevu $40 par to, ka mēs to mašīnu dabūjām līdz šejienei. Beidzās benzīns, viņam vairāk nav laika. Tas, kurš te nevis no apdrošināšanas, no izsoļu nama, kas šeit ieradās, kas man tā kā atdod šo te vienību, viņš aizbrauc pēc benzīna. Mēģinās vēlreiz viņu dabūt dziesmā ar vadiem. Nu, ja nesanāks, es teicu, sliktākajā gadījumā es viņu ar ķēdēm uzviņčošu. Nu, tas man aizņems, es negribu zināt, cik ilgi. Mums tāda normāla sporta nodarbība, pakačāt rokas, bet nu, es viņu varu uzvilkt uz piekabes. Tas būs grūti un ilgi, bet tas ir izdarāms. Evakuators it kā bija jau pasūtīts, bet es nezinu, kur tas evakuators ir, kad viņš būs. Nu, viņi jau atteica to evakuatoru, tā kā mēs tikām līdz šejienei, tas izsoļu čalis jau piezvanīja klientam, lai viņš atsaka evakuatoru, izskatās, ka nevajadzēs. Jā, nu, tādi piedzīvojumi. Vispār vajadzēja dot grīdā un braukt virsū. Viņš nav tā kā pretī piekabē, bet pofīgi, ka neatlaist gāzi, vajadzēja lidot vienkārši uz šitā palēcienu te. Būtu bijis normāli, es tā domāju. Nu jā, kad nav ko darīt, tad tādas idejas ienāk prātā. Es viņu paņēmu un uzvilku virsū. Jo ar tiem vadiem čakarēties, man likās, būs daudz ilgāk. Vēlreiz viņu piepīpēt. Es viņu vienkārši uzvilku virsū. Cirks. Labi, viss jāvāc nost. Nu ko? Hlāms ir virsū, piesiets. Un gatavs braukt uz Teksasu. Bļāviens, es tik atcerējos, ka tā ātrumkārba tur ir jāpiesien. Viņi tā kā aizlidos pa gaisu tūlītās. Labi, jāpiesien. Gribēju pateikt, ka šī krava vispār ir dalītā krava priekš stepdeka piekabes. Tas nozīmē, ka uzkraujot viņu uz stepdeku var vēl daudz ko paņemt. Īstenībā es ar šo to kaut kāds sīkums vēl varētu salasīt, bet, nu jā, tas nav reāli piekdienā pirms svētku vīkendā kaut ko vēl tur meklēt. Tas ir viens. Tāpēc šīs kravas cena ir ļoti zema. Tas ir burtiski par paldies viņu vest, par pašizmaksu. Bet tā jārīkojas ir, jo man meitai nākošais nedēļa ir dzimšanas diena, un man jānokļūst mājās ir, lai tur vai kas. Man jābrauc ir uz austrumiem, citas izvēles nav. Tāpēc šāds te hlams, ko neviens cits droši vien negribēja vest, tika piespēlēts, ir uzkrauts veiksmīgi, un es varu doties uz māju pusi. Tas ir tāds neliels precizējums, ko es gribēju teikt, jo, nu, šādas te kravas vest ar šādu piekabi galīgi nav izdevīgi. Tas ir vienkārši ripināties pa nullēm. Get anything that lies on my head. Did I die?
coming, you're good, you're good. 8 inches from the ramp, you're on the ramp, so up to you. It's gonna hit hard. All right. Woo. Esmu atbraucis uz nākamo iekraušanos pēc sarūsējušā Forda iegādes tepat Teksasā. Nākamā krava pilsētā Longview. Rekur šajā te. Rekur. Kāds no šiem smagajiem būs jāved. Varbūt man pie viena pajautāt par līzinga opcijām. Šie visi ir ar kabīnēm bez nekā, īsās kabīnes. Daycab saucās. Un tad beidzot sagaidīju. Šis te monstrs man jāven. Viņš kaut kādiem smagsvariem domāts. Viņam ir kaut kādi tā... Jau uzreiz var redzēt pēc riteņiem, ka viņš ir ar lielāku slodzi pieļaujamo. Tie riteņi ir tādi masīvāki, tie tilti tur ir citādāki un viņš ir gandrīz kā jauns, vai pat jauns. Skaistuls, nē? Monstrs. Šito jau man jāved ir uz mājām, klau, bet viņš ir nereāli garš, kā es viņu diez ietilpināšu. Labi, jāaiziet pēc mērlentes. Nomērīgu garumu, augstumu, vajadzētu ielīst. Uz centimetru precizitāti vajadzētu viņam sajiet. Nenormāls monstrs, reāli motora pārsaks augstāks par mani. Krietni augstāks. Un vienkārši milzis. Jopcīgi būs jautri, kā es viņu te kraušu tūlīt virsū. Labi, jāiet aķēt nost. Piekabe. Kungs. Kas tas sprūst? Augstākā kvalitāte. Kaut kas jau beržās tur. Jā, 190 jūdzes tabulā. Kuram ir laika lasīt visus šos pulksteņus? Kārva 17, manuālis, protams. Monstrs, jā. Neko sev monstrs. Rāda griezi. Vēl visādas gudrības. Ok, mēģināsim braukt virsū. Ej tu nost, cik ciets sajūgs. Ej tu nost. Kā ar tādu var braukt vispār? Sākās.
Būs jautri. Tu nos, cik viņš ir milzīgs, vienkārši milzenis. Braukšu šādā virzienā virsū tai piekabei. Jā, nu es te nepafilmēšu. Man vajag abas rokas. Jā, pat redzēt neko nevar, kur es vispār braucu. Ok, tiekamies vēlāk. Vajadzētu pietikt. Ok. Tas ir tas, kā izskatās šeit. Tas ir tas, kā izskatās šeit. Jā. Tas, kā izskatos es pēc nedaudz tāda nervoza darbiņa. Nē, es neesmu pirtī, es esmu zem kravinieka. Tur, kur spīd saule, tajās vietās ir tik karsta, ka reāli nevar pieskarties. Jādabū tā ķēdriņķī tiltam. Ar vienu roku tas būs laikam baigi grūti. Nu, būs gatavs. Šeit es piesiecējis pēdējā tilta. Šeit piesiecējis sliņķa. Šeit piesiecējis stūrējošā. Es ceru, ka viņš neuzšūpinās tā, ka viņš pieskarās ar bumperu te pie tās malas. Nu, es tā baigi ceru. Tas būs riktīgi stulbi, ja tā notiks. Jā. Ok. Atā. Tas esmu es. Spoguļojos pret bumperu. Pasteieties uz to piekabes biezumu. Ej tu nost. Reāli divreiz biezāku kā mana piekaba. Kad centimetri 60 tur ir, ja ne vairāk. Ko viņi ved ar tām mašīnām? Vai kur? Nullīte kenorts, nullīte kenorts. Nu, tas lietots ir, bet arī svaigs. Tad es atvedu vienu, un tas sarkanais atveda vēl vienu. Un it kā vēl viens ir ceļā. Bet jau ir miljoniņš kaut kur apmēram, vilcējos vienu, jo es pieņemu, ka katrs 250 maksā. Nu, es minu, es īsti nezinu, bet lēti viņi nav. Ļoti bagāts projektiņš viņiem, te ir kaut kāds, ko viņi te būvē. Es tā arī nesapratu. Bet, nu, piķis nav problēma. Atbraucis esmu uz riktīgiem laukiem. Atpakaļ
atpakaļ uz Arkanzasas štatu. Kaut kāds ekskavators jāved būs uz ostu Jacksonvillē un tiks vests uz tālām zemēm. Kaut kāda jocīgā krava, bet, kad tik es tieku mājās. Pa zemes ceļiem pat, nedaudz jāpabrauc. Arkanzas, te tās lauku teritorijas vietām ir, galīgi nabadzīgas. Viss tāds nolaists. Bieži tāds skati ir, jā. Tur tālumā redzēt to ekskavatoru. Tas man it kā jāved ir, bet te problēma pie problēmas. Cakot eļu no viņa gāžas tā kā no dāržas šļūtenes. Šī vienkārši ir kriminālā stāvoklī. Gan arī visi logi ir izsisti, daži ir veseli. Vienam ir kaut kāds lodes caurums. Tā ir Arkanzas. Tas tikpat labi varētu būt arī lodes caurums. Man te nekas vairs neizbrīna. Šausmas. Es jūtu, ka ar šo kravu vēl piedzīvojumi nav beigušies. Lieta tāda, ka man ir jābūt mājās sestdien uz meitas dzimšanas dienu. Tāpēc es jau no Kalifornijas te vedu pa kravas par paldies. No Kalifornijas vispār bija, man liekas, zem $2 krava. Kaut kādi, cik tur bija, $3100 par 1800 jūdzēnu. Tur pat nav $2. Un šī ir $1800 par 800 jūdzēnu. Nepilnām 800, vai mazāk kā 800. 730 varētu būt. Cik tas sanāk? 2 ar kaut ko dolāri par jūdzi. Un tad es ierodos, protams, ka viņš ir oversize, kāds ir tajā kluso telefonu ķēdītē samelojies no brokera, no kravas nosūtītāja līdz šoferim. Kaut kur tā informācija ir mazliet aizgājuši šķērsām, viņš ir oversize. Maziņš, bet tomēr viņš ir. Kā man puiši te, kas strādā, teica, ka viens kravinieks jau atbrauca, noplātīja rokas un aizbrauc prom. Un kā kravas nosūtītājs, ja brokers vai kurš tur te ķēdītē ir labi informēts par to, ka tas ir oversize. Varbūt gaidīja nākamo muļķi. Un es padodu ziņu savam darbdevējam, viņš padod ziņu brokerim, ka tā krava ir oversize. Brokers vai nu tēlo muļķi, vai nu tiešām viņš tur tiek čakarēts arī visā šajā schēmā. Un saka, nē, tā nevar būt, kā tā var būt, man tā pirmā dzirdēšana un tam līdzīgi. Beigās sāka tur kaut ko tirgoties, strīdēties, brokers saka, ka viņam vairāk naudas nav, tā ir pēdējā cena. Esot viņš ielikts kā partial priekš stepdeka, kas ir tā kā dalītā krava priekš platformas piekabes. Bet, samelots ir par svaru, ir par izmēru, ir par visu pārējo. Beigās brokers tika nolikts fakta priekšā,
ka ir jāpiemaksā par kravu, ka lielgabarītu atļaujās vien tie būs kaut kādi $300 klāt. Šoferim jāmaksā vairāk par lielgabarītu, kur tad, lai transportētājs, pārvadātājs, kur tad, lai viņš to ņem to naudu no savas kabatas tagad ārā. Un beigās, tāda veida spiediens tika izdarīts uz brokeru, ka, neņemsim vienkārši tāpēc, ka esam izmisuši šo kravu, vienkārši tāpēc, ka viss par jebkuriem nosacījumiem ņemsim un vedīsim. Nē, tā gluži nē, un tad viņš kaut ko tur ir piemaksājis, es nezinu cik, bet, man tas arī neskar. Galvenais tagad ir kaut kā tikt līdz Floridai. Mazie dzīves prieciņi. Jā, tie ir ložu caurumi. Esmu atbraucis līdz Floridai. Ir nenormāli augsts ārā. Kaut kādi 20 grādi. Tas ir ļoti neraksturīgi. Sākās jau piedzīvojumi, jādabū bija kaut kāda papīra notāra zīmoks. To es dabūju UPS storā. Bija viņiem zīmoks, ar ko var šo apliecinājumu dabūt. Tālāk man viņš ir jābrauc mazgāt, izrādās, jo osta nepieņems viņu, ja viņš ir netīrs. Bet vai osta viņu pieņems, ka tur eļļa nāk kā no ūdens krāna? Tas vēl ir jautājums. Nezinu, kā viņš vispār ceļu redz. Pamāz kaut kādu lūciņu vienkārši skatās uz priekšu. Nu, it kā kaut kur te. Pirms stopzīmes pa labi, viņš teica. Tur priekšā tā stopzīme tālumā ir. Tas ir office. Šī ir īstā vieta, bet šeit nav jāizkraujās. Jābrauc ir uz citu stāvvietu. To jau es sapratu pa gabalu, ka šī diez vai būs vieta, kur man jāizkraujās. Pilnīgi jauni BMW Fords, kas tas ir? Chevrolet Fords. Fordi kaut kādi. Nu, to, ka es ar savu ekskavātoru, kurš šļaksta eļu uz jauniem X6, ka es šeit viņu nekraušu nost, tas man tā kā bija skaidrs. Bet jā, īstā vieta, iečakojos, viņi paņēma mans dokumentus un izstāstīja, kur viņš jāved ir.
Re, kur ir skaisti sakrauts viss atpakaļ. Pieķēdēts, karodziņi salikti, pieāķēta piekabe, jo es to sūdu nevaru iedarbināt. Ostā te nekāda maintenance assistants vai kaut kas tāds nav. Un viņi jau pateica, mēs vispār taisamies ciet, viss ņem savus papīrus un brauc projām. Un tā man iet šodien. Vienkārši tirsā. Es pieliku tur vadus. Zvanīju tiem uz to fermu, kas man viņu izsniedz Arkansasā, tie idiota bars. Jāliek ir skrūgrieznis pie startera, kā jau Arkansasā pieņemts. Tā viņi, acīm redzot, startē visu. Vārds sakot, viņš kaut ko vienreiz lēnām apgriežās tas motors un nelec. Pastāvēja 20 minūtes ar tiem vadiem, tāpat nekas tur nekādu izmaiņu, viņš vienkārši nelec. Es nezinu, kā viņi dabūt dziesmā. Tie ostā tur ofisā teica, nolīdz mehāniķi. Ja nelec, viss mehāniķis tiek pieņemts. Viņš brauc līdzi, viņš tiek ar to galā. Tādā veidā tiek izkrauts viņš. Viņi neauklējās te, viņiem ir vienalga manas problēmas. Ir trešdienas rīts un ir tieši nedēļa, kopš tas nelaimīgais hlams stāv uz manas piekabes. Man jau slikti paliek ieraugot viņu. Un jūs neticēsiet, es atrodos Džordžijā. Un servisā, kur remontē šādu veidu tehniku, viņi nevarēja pa kaut kādām 40 minūtēm pat dabūt dziesmā. Un brokers un klients domāja, ka es viņu dabūšu dziesmā ostā ar visu to, kāds man vispār aprīkojums ir līdzi. Un viņi kraus nost ar iekrāvēju, forkliftu. Kariņa. Reizē brauks tagad atpakaļ gaitā. Skeči jau izskatās. Cirks, ne? Bezmaksas cirks. Viss. Neticamais piepildās. Ekskavators ir nost no manas piekabes. Pamazām virzos uz mājām. Esmu kaut kāds 40 jūdzes uz rietumiem no Savannas. Tagad ir jābrauc, 3,5 vismaz stundas, vairāk. Uz mājām. Tas kopsavilkums mēģināšu īsi ir tāds, ka jau piekdien brokers jau sāk izpausties ar savām spējām organizēt lietas, kad īsi pirms ierašanās ostā viņš pasaka, ka tas ekskavators ir jānomazgā. Labi, dabūju es to notāra papīru, atradu es mazgātuvi, nomazgāju. Aizbraucu uz ostu, tur nav skaidrs, prasa man kaut kādu kodu, kaut kādu numuru, un nav man tā numura tāds, kas atbilst viņu tai sistēmai. Nav, vārds pa vārdam, un beigās noskaidrojas, ka nepareiza adrese ostai. Jābrauc uz praktiski citu ostu, apkārt puspilsētai, pusstundu vienkārši jābrauc.
Ierados es tajā ostā, jau bija agra pēcpusdiena un, mēģināju tur visādi iedarbināt to traktoru, ekskavātoru. Nesanāca man. Liku vadus, tur nomocījos, nesanāca. Aizgāju uz ofisu, pajautāt, vai viņiem nav kaut kāda tehniskā palīdzība, kas rīkojas šādos gadījumos. Viņi teica, ka viņiem tādu nav, vienība nestrādā, tā kā nav iedarbināma, teica, var braukt mājās. Un brauc atpakaļ pirmdien ar mehāniķi. Jo bija jau pulkstens jau pāri 3, kad es aizgāju uz to ofisu. Viņi teica, mēs esam slēgti īstenībā, jau tu pa vēl te esi vispār atnācis risināt problēmas. Labi, aizbraucis uz stāvvietu, noliku smago, izņēmu no tā ekskavātora akumulātoru, aizvedu mājās, palādēju. Pirmdienā mēģinu vēlreiz aizvedu to visu to akumulātoru, ielieku. Aizbraucu uz ostu, mēģinu viņu atkal iedarbināt, nesanāk man iedarbināt nekādā veidā. Brokeris nolīga tehnisko palīdzību. Atbrauc tā tehniskā palīdzība līdz ostas vārtiem, zvana man, saka, ka viņu nelaiž iekšā, jo viņam nav tvikkartes. Protams, ka viņu nelaiž iekšā, tas brokeris pilnīgākais āmurs, ja viņš to nezināja. Parunāju es ar to mehāniķi, viens variants bija vai nu izvest ārā to traktoru viņam, lai viņš viņu iedarbina un tādu rūcošu arī ievest iekšā. Tāds mazliet crazy plāns, bet ok. Otrs bija plāns, ka viņš nolīgs pavadību un brauc iekšā tajā ostā un mēģina tur piedarbināt to ekskavātoru. Beigās viņš mani painformēja, ka tas ekskavātors ir uz 24 voltiem, ko es personīgi nezināju. Sorry, es to nezināju. Varbūt man tas bija jāzina, bet es to nezināju. Ok, viņš man paskaidroja, kā salikt tos vadus, lai dabūtu tos it kā 24 voltus no maniem aķiem, jo Amerikā smagie ir uz 12 voltiem, bet man ir 4 akumulātori un it kā, ja plusu pieliek pie viena un mīnusu pie otra akumulātora un viņi ir savienoti savā starpā, tad vajadzētu būt tiem 24 voltiem. Nezinu, vai tā ir. Tagad galvā nevar izdomāt to schēmu, bet jā, es pamēģināju tā un šādi un visādi un nelec tas ekskavātors. Pilnīgi nekādu izmaiņu nav. Beigās es zvanu tam mehāniķim, saku, es tūlītās vedīšu ārā to ekskavātoru, mēģinu tu viņu iedarbināt. Izrādās, viņš bija tikko pabeidzis sarunu ar savu apdrošinātāju un viņš saka, ka viņš tādu tehniku nemaz nevar remontēt un neko nevar viņam, viņš ir tā kā viņam nav policy, kas nosedz šāda veida tehniku, un viņš teica, viss viņš brauc projām uz redzēšanos. Iedomājieties kāda situācija. Pilnīgākais cirks, es pusdienu tajā ostā jau esmu nosēdējis, un tehniskā palīdzība, kas atbrauca, pasaka uz redzēšanos. Jo viņš izrādās tikai vispār ar mašīnām tā kā strādā vairāk. Tā, kaut ko tur saprot no traktoriem, bet tā īpaši nē. Viss uz redzēšanos. Brokeris necer klausuli. Reizi 2 stundās varbūt var sazvanīt to idiotu, kurš vispār neko nesaprot, ko viņš dara. Tā arī beidzās pirmdien, pienāca jau pēcpusdienu, tur vairs neviens nevarēja paspēt atbraukt uz to ostu, kas varētu viņu iedarbināt, un es braucu atkal uz stāvvietu. Pilnīgi bezjēdzīga diena. Otrdien pieslēdzās vēl viens kaut kāds brokeris no tās kompānijas loģistikas un sāka risināt to problēmu mazliet kaut kā atbildīgāk nekā tas pirmais. Un tad viņš man izprašņāja, kas tur ir ar to ekskavātoru, kāpēc viņš nelec, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Un es viņam pastāstīju, ka tur ir tikai viens akumulātors. Viņš saka, kā viens? Tur taču 2 jābūt ir, ja 24 volti. Es saku, nē, tur ir tikai viens akumulātors. Vārds pa vārdam es viņam izstāstu, kā tur eļļa tek. Aizsūtīju viņam screenshotu no video, ka tur vienkārši ūdens strūkla, tā kā eļļas strūkla vienkārši no tās strēles nāk, tāds tā kā mauriņa laistīšanas iekārta vienkārši, es nezinu. Es saku, tā ir eļļa, tā viņš darbojās, šis ekskavātors. Viņš saka, wow, šādu te osta nekad nepieņems, bet tas pirmais brokeris, tas vislielākais idiots visā šajā schēmā, viņš bija informēts par to, kādā stāvoklī ir šis ekskavātors. Viņš saka, osta vairs nav opcija, mēs varam viņu pat nevest uz turieni, viņi tādu nepieņems, ja viņš ir šāds te hlams.
viņš ir jāved remontēt 100%, un tad sākās risināšana, kur tad īsti jāved viņš remontēt. Nu, beigās tur kaut ko sāka schēmot, neviens neceļ klausuli, neviens neko nesaprot, man zvana mans darba devējs, viņš arī neko nesaprot, pēkšņi tur kaut kāda Džordžija pavīd sarunās, bet man neviens neko par to Džordžiju tur nesaka. Kaut ko schēmo, neviens neceļ klausuli, tā visa diena praktiski pagāja, kaut ko gaidot, nezinu ko, un tad beigās deva to zaļo gaismu, viņi vienojās tur par to Džordžiju, jāved uz savannu, uz servisu, kur savāks to ekskavātoru, un viss stāsts beigsies tur. Un tā es dodos ceļā, braucu jau cauri Jacksonvillē, man zvana mans priekšnieks atpakaļ, un saka, zini, ir tāda problēma, ka viņu neizkraus tev šodien, kaut gan tas brokers teica, ka 100% izkraušu šodien to ekskavātoru, bet mans priekšnieks sazvanīja to servisu, un tie vispār pirmo reizi dzird par to ekskavātoru kaut ko, vārds pa vārdam, kaut kas tur beigās noskaidrojās. Jā, bet viņi saka, šodien tiešām neizkraus to ekskavātoru. Un tad man bija izvēle braukt uz mājām, vai ko man darīt ar to, ko man darīt. Es jau biju uzņēmis kursu uz to savannu, beigās nolēmu, labi, aizbraukšu līdz tai savannai, palikšu tur pa nakti, no rīta 8 pa vārtiem iekšā, lai viņu dabū nost no piekabes, un es braucu mājās viss. Un tad atbraucu, jā, bija trešdienas rīts, mehāniķi pieķērās tam ekskavātoram, tur mēģināja viņu piedarbināt, nevarēja viņu piedarbināt pēc 50 minūtēm čakarēšanās vai apmēram tik ilga laika. Un beigās ar iekrāvēju nokrāvu viņu nost, iedomājieties, kas par sviestu. Pats svarīgākais visā šajā ir tas, ka es paspēju uz meitas dzimšanas dienu laikā, kaut gan gana daudz laika tika iztērēts bezjēdzīgi, tomēr mans darba devējs kā vienmēr solījumu turēja, un kā bija norunāts, tikt man mājās līdz meitas dzimšanas dienai, to es arī pagūvu.